beidzas pavasari un tādi drūmi darbs paliks mājās. Ok, prieks jūs redzēt šodien, mēs esam kārtējā Dienas biznesa akadēmijas, pareizi pateicu. Okay. Un šodien mums būs tēma. Opā. Viņš tāda arī būs tā tēma, jā. Tātad līdz ieviešanas grābeklis ir 3 darba vadītājiem, kas nosaka visu. Tad es būšu Ilmārs Vamsis, Reigmens Grovis Edeks, un jautājums, kāpēc šāda tēma? Gadu atpakaļ es pats nedomāju, ka es par to runāju. Bet es diezgan daudz strādāju vadītājiem, un tiekoties uzņēmumus uz vietas, runājot ar vadītājiem, visu laiku fonā kaut kur skan procesi līd, un kaut kas tajos procesos buksē. Un tad kaut kādu laiku atpakaļ sāka rasties vesela rinda atziņu šī sakarā, un gribējām šodien padalīties, un man ir vēl jo vairāk šī atziņas notikunājās tad, kad es satikos savu kolēģi Mārtiņu Pikšu, kas ir šeit arī. Un mēs uzsākām vienu projektu, un projektā mēs arī redzējām šos principus, par ko es runāšu, par tām lietām, kāpēc diezgan bieži kaut kas labi saplānos nopuksē un neaiziet tā, kā mēs gribētu. Ok, līdz ar to tad runāsim par ko? Kāpēc nenostrādā labi pārdomās pārmaiņas koncepti, prasmju treniņi, tā skaitā ļoti labi plānot procesu kā līniju, kas mainās šodien biznesa pasaulē un ko tas nozīmē vadītājiem, jo kaut kur aiz tā visas tā vadītājs. Un tad šodienas biznesa piemērs Latvijā Mātiņš pastāstīt par savu uzņēmumu, kā viņš ar šīm lietām strādā, darbojas, ņemās un tā tālāk. Jums ir pēdējā iespēja protestēt dienas kārtībai, jāapstiprēt vēl tālāk. Ir ok? Jā. Ok. Nedaudz par sevi. Esmu nācis no Kurzemes puses, ir tāda vieta Latvijā Nida, daudz domā tikai Nida, bet Latvijā arī. Pirmais darbs, ko šodien nav, bija dzimta lasīšana, pārdošana Lietuvas kuram cilvēkiem, Bailā Peldijā. Otrā loma dzīvē, kurā es rāpījos, bija, es esmu inženieris mehāniķis, pabeidzu Latvijas universitāti, un šī bija manā lauksaimniecības karjera. Darbnīgs vadītājs Grobiņā un beidzās ar Eurofirmas priekšsēdētāju Salaspilī. Es esmu viens no tiem izmirstošiem Olgos priekšsēdētājiem, kurš palīdz. Ok, un tad, kad sākās viss tas, ko mēs saucam par kapitālismu, tad es nonācu bankās un 20 gadu strādāju, būdams atbildīgs par pārdošanas procesiem, par pārmaiņu vadību un ilgus gadus par privātu personu pārdošanas organizēšanu, teiksim tā. Ok, un pēdējos 2-3 gadus esmu treneris, kurš pamatā nodarbojas 2 virsgriedos. Viens ir vadītāja attīstība, vadītāja problēmas, viss, kas ar to saistīts, un otrs vairāk ir pārdošanas procesi, pārdošanas koncepti, dažas darbinieki saka pārdevi atpestīšanu, arī tāds amats interesants. Ok, tad par šodienu. Man tā kā gribētos, jūs visi tādi tik nopietni sanākuši šeit. Es gribu, lai jūs kaut kā iedzīvojaties. Man būs tāds lūgums. Pie kaldiem vismaz, viena lieta, ka jums tur kaut kas uzrakstīts virsroši. Bet nosauciet savu vārdu un amatu, iepazīstieties. Bet vīriešiem būs īpašs uzdevums. Ja blakus sēž sieviete, jums jāpasaka kāds foršs kompliments. Inga, man ļoti patīk tavu mūzīti. Maziņi jūs, jā? Ok, tad sapazīsties, neilgi, jā? Es zinu, ka labi cilvēki pie galda ilgi runāt, bet tā fiksi, es no turienes amats tāds un tāds, un tad vīrietis pasaka komplimentu un iet tālāk, ok? Ātri ar galdiem sapazīstieties. Es jūs iesaistīšu pēc tam bišķīt. Aiziet.
momenti bija? Paldies tev. Tur vēl turpinās. Iesim tālāk, iestartēt procesā, tātad, kas tad varētu būt, es palūku pie galvudiem padomājot, kas varētu būt 4-5 izaicinājumi šodien, kas rada biznesam pasaulē vajadzību mainīties? Kaut kā 4-5 faktori pasaulē, kas mainās šodien, kas liek mums mainīties visiem. Parunāsiet, 4-5 faktori pasaulē, ļoti izteikti šodien. Aiziet. Jūs taču esat saplasījuši, ka tūlīt ir gaisa. Aiziet. Kolēģi, tad pa vienai lietā jūs ko minētu? Trumps, jā. Jā, bet mēs smejamies. Kas slēpjās aiz šī Trumps, Ukraina, vēl kaut kas? Tas tāds ir. Dažas gadus atpakaļ mēs pat iedomājamies, ka kaut kas tāds var notikt. Amerikā ievēlēt. Kas tas ir? Tā ir kaut kāda neparedzamība, jā? Neparedzamība. Kas vēl? Ko jūs teikt? Ātrums, jā. Ko jūs teikt? Tehnoloģija, jā. Kas vēl? Nu, ko iedodiet? Zaļā domāšana. Zaļā domāšana. Labi. Elektriskās mašīnas. Zaļā domāšana. Vēl kaut kas? Kaut kur globalizācija tā kā pazūd, jā? Mums bija globalizācija. Piedodiet abai. Ja es izvilku tagad 3 lietas ārā, ko tas nozīmē? Pirmais. Jautājums, cik jūs esat vadītāji šeit zālē? Es bišķi viņus aizskašu šodien. Jā. Biezā slānī, var teikt, jā? Ok, tad neapvainojieties. Ok, laiks. Mums principā laika nav, piekrītiet. Es atceros savā laikā, dzīvojot Ķengarāgai stāstu, un es iestājos 4 vakarā Šneberindā viens Ziemassvētkiem, un 7 izgāja ārā Šneber, Gudula teica, man ir veiksmīga diena. Stāv tagad Rīmī veikalām priekšā 3 tankas ar roziem, kā man šodien neiet. Jūtiet starpību laikā? 2 stundas un 1 minūte, jā? Ok, kas vēl? Laiks, kas vēl? Varētu teikt, ka nākamais būs mainība, tas ir tas, ar ko jārēkās vadīt. Laiks, mainība, kas būtu trešais? Kalzu? Pieliksim efektivitāti. Kāpēc? Paskatieties, ko nozīmē globalizācija. Un šodien, vienā dienā, viens puisis Amerikā palaiž aplikāciju, man 10 gadu rūpētā biznesa nav. Gridiet? Mēs šodien konkurējam savā starpā, kā uzņēmumi ne jau Latvijā. Mēs pat kā cilvēki vairs nekonkurējam Latvijā. Mums te pilns ir ar Norvēģu back-officiem Latvijā, jā, kas konkurē tos cilvēkus, kas tur Norvēģijā dzīvo. Mēs esam pārgājuši globālā konferences, spiediens uz efektivitāti milzīgs. Ok. Ja ir šādas te 3 lietas, pirmais, ko parasti vadītāji, uz ko metās no šīm 3 lietām darīt, uz kuriem iet, par ko mēs daudz runājam. Efektīviem, Eiropa, efektīvāku uzņēmumu, mums var jābūt efektīviem, mēs palaidām novas procesus, mēs taisam līgu projektus, mēs taisam mācības, mēs visu darbu par daudz, mēs metamies visu uz ko? Uz šo te pareizi. Efektivitāti.
Mēs demonstrējam efektivitāti. Kā tas izskatās? Efektivitāte, procesa izmaksas. Tas ir tas, uz kuriem jūs aiziešat uzmanību. Bet kas tad notiek, kā es teicu, tiekoties ar šiem vadītājiem, runājot un tā tālāk? Šī līmenī tiek runāts par procesu, ko darīt, kā darīt, cik darīt citādi. Un kaut kas tajā buksē. Ļoti daudz iesākumu procesu līdz galu nepabeigt. Es redzu entos treniņus, kuri notikuši, un pēc tam izmaiņas nav notikušas. Cilvēku uzvedība nemainās. Ja ir ļoti liela nauda, liela procesa, daži gadiem pat ir strādājušas kompānijas, un gadu nostrādājušas konceptu un beigās atzīst, ka viņš nestrādā. Tur tad ir problēma, kā es domāju. Kāpēc? Vai man tikai tā trāpās organizācijas, kuram kaut kas nav nostrādājis? Un kaut kas neiedzīvē. Varbūt kaut kādas vērtības, kultūra, kaut kas tāds, ka Domāšanas maiņa. Domāšanas maiņa. Cilvēki pieraduši pie vecām paradām. Kaldu? Pierasti pie kaut kā vecām. Padomājam vienu lietu. Tad, kad mēs, kas te vēl bija 3 lietas, mēs metāmies uz efektivitāti. Ja mēs paskatāmies uz laikus un uz mainību, kas šodien notiek ar vadību? Varbūt man atkal dzīvē neveicās. Es redzu, ka viņi strādā 9-10 stundas, viņi pārkaušies ar darbiem. Viņi nevar pacelt to, ko paņēmuši. Nepārtrauc mainību. Viens projekts beidzās, otru jau jātaisa, lai izmaiņas radītu tajā, ko mēs izmaiņas iztaisījām. Jautājums mums labs, kādu mums darbinieku šodien vajag. Mēs uz to skatāmies. Kā jums šķiet? Jūs tik šausmīgi draudzīgi labi runājāt pie galdiem, tāpēc vēlreiz. Kādu darbinieku mums vajadzētu? Padomājiet. Jūs lielākā darbījāt vadīt. Nosauciet savu sapnu darbu. Kādu ir? Šeit pārmājāt? Sāksim ar sākumu. Vajadzētu darbi. Arī tas ir. Ok, bet pieņemsim, ka ir. Kādu mums sagaidīt darbinieku padomāt? Vēl. Sākam kādu darbinieku gribētu? Kaudzu? Kādu? Neprasa atalgojumu. Atalgojumu vai ne? Skatēni, varētu runāt ilgi. Sākam. Pirmais kādu gribētu? Pastāvīgu gribu? Jā. Kādu vēl? Atbildīgas gribētos, jā? Nevis viņš saka, ka es čukčinēs kaut ko izdarījis kā vadītājs, bet viņš arī kaut kā atbild. Vēl kaut kas? Aizraudīgs. Un viņš šī emocija, jā. Vēl kaut kas? Tendence uz attīstību. Kaldu? Tendence uz attīstību. Jā, mācās. Mācās. Nu, visforšāk būtu pašmotivēts. Algu neparasti neko neparasti. 26 stundas, to savu cilvēku kā krāsiņu zaļā un rāpā pa zāli. Pašmotivēts, jā? Es te vēl varētu sarastīt, domāju, jūs točni salikt visu. Kāpēc? Tāpēc, ka jums vajag no sevis kaut ko nocelt nost un nodot uz leju. Jums uz pleciem ir pa daudz pareizi. Līdz ar to viņu vajag tādu. Ko mēs dzirdam, mēs runājam par iesaistu, engagement, involvement, empātiskā, kompetenci, ko tikai mēs nedzirdam. Pareizi vadītāji runā. Runā taču par to, ja? Emocionālā, inteliģenci, visādi citas lietas. Cik labi mēs to daram tajā virzienā? Runājam daudz, es tošu zinu. Bet kā mums ir tajā? Kā panākt to, lai tie darbinieki šādi? Nu, it kā vadītājiem divi ceļi, kontrolēt vēl vairāk? Strādās? Jūs jau tikko pateicāt, kāpēc nestrādāt. Viņam jau vispār laika nav. Viņš jau ir tā noracies ikdienas lietās. Tāda kontrola nestrādā. Mums jāiet iesaistas ceļš, pareizi? Tā varētu būt? Es paliku viens. Varētu būt tā? Ok, tāda kontrola nav. Bet ko tad iesaistē jāpanāk? Nepietiek, ka mēs iesaistam vienu darbinieku, pareizi? Mums jāiesaista gan individuāli, gan komandu. Ko mēs diezgan bieži redzam, sēžu organizācijā kopā ar vadības komandu un redzu, ka tie džeki katrs pa sevi. Viņiem jau pat iesaistas nav. Un mēs sakam, ka darbinieki viņu iesaistīt. Pašiem nav iesaistīti. Ok, tad nav nemaz tik vienkārši. Paskatīsimies,
kā tad mums iet? Bija tāds, domāju, esat dzirdējuši Gallup organizāciju, kas pēta termometru organizāciju iekšienē. Tas ir kāds dažu gadu atpakaļ pētījums, kā vadītāji pilda savu darbu. Man viņi bija šokējuši. Iemesls numur viens, tāpēc cilvēki aiziet no darba, lasiet pēdējo. Neciešams tiešais vadītājs. Sāpīgi, ne? Tas ir reāls pētījums. 10 valstīs nemaldos. Es netišu Latvijā, ka beigas izņēmumu. Vai jau uzskats maldos. Otra lieta, vēl trakāk. Iedomājies, ja pasauc jaunu un saka, šeit jau 100 eiro pieaugus, klāt viņš saka. Lietas mierā savu 100 eiro atlaid man priekšliku. Jūtiet? Tas ir reāli pētījumi. Trešā lieta nemaz no labāka. Vāji vadītām grupām 50% zemāk produktivitāte. 44 mazāks ienesīgi. Mēs runājam, ka mums vajag efektivitāti. Mums jākonkurē globāli. Klausās, kad sāp vienā vietā. Vajadzīgs cits skatījums, jūs jau minējāt, ja? Jāmeklē cits skatījums. Ne jau tie vadītāji slikti cilvēki. Pareizi. Viņam nav slikti cilvēki. Bet viņam kaut ko netiek galā. Man liekas, ka jūs minējāt, ja? Šodien laiks kaut ko mainīt. Vecās schēmas vairs nestrādā, vecie skatījumi nestrādā. Kaut kas buksē, reāli buksē. Ja šādi pētījumi. Šausmīgi. Ok, vajadzīgi paradigmas maiņa. Sakiet, ko jums izsaka vārds paradigma? Šeit ir lietoši, es trenēs, ko bija trenēs, mēs šeit ir lietojam. Kas ir paradigma? Kas jums nāk prātā? Kaut kas ierasts. Kaut kas ierasts? Un kāda schēma, tas kas Ja, nemocīšu jums. Tas ir skatījums par lietu, par cilvēku, par kaut ko, bet skatījums iesūnos, tas ir tik ciets no bērnības radies, bet tā nav lieta. Pareizi, bet tas ir mans skatījums, kā es redzu lietas. Tas ir paradigmas. Skatījums. Mums viņas jāmaina šobrīd. Pasauli liek viņas mainīt. Riktīgi liek mainīt. Un vadītājiem vajadzīga šī pirmā pārēja no individuālā snieguma uz rezultātu sasniegšanas ar citiem cilvēkiem. Tā ir cita paradigma. Kā mēs vēl Latvijā audzējam vadītājus? Tas ir forši jautājums. Caur kādu skolu viņi iziet? Jūs zināt tās skolas nosaukumu? Viņi saucās Jūras skolu. Paņēma vienu labu izpildītāju, vecīt, tev baigi forši sanāk darbs, tu būsi priekšnieks. Un tāpēc kaut kādu pāris mēnešiem saka, šitas neiznāca. Ņemsim citu. Vai izpildēja, tas ir vadītāji. Bet viņam vajag citu skatījumu, definīsiet. Būt labam izpildītājiem vai būt vadītājiem, kuriem jāpanāk darbs no cilvēkiem, kuri ir iesaistīti, vajadzīgs pilnīgi cits skatījums. Un šie skatījumi klibo, jo mēs viņus neiedodam. Jūsu skolā viņus nemāc. Ok, iesim tālāk. Tad, ko tad viņi šodien vadītāji neprot un kāpēc? Un tad mēs nonāksim arī pie 3 vadītāju darbiem. Šeit ir viena ļoti būtiska lieta, no kuras izriet arī tas, kāpēc es teicu, ka gribējās padalīties par novērojumiem, kāpēc nestrādā procesi, kāpēc mēs tur vienu neaiziet. Šis ir no, cik daudz no jums ir bijuši saskarē ar Stevenu Covey, kaut kādu mācībām grāmatām bijis, ja? Tad jūs noteikti atpazīsiet šo paradigmu. Ja mēs kaut ko dzīvē gribam mainīt, mums jārunā par 3 lietām. Par domāšanas veidu, kas ir šī paradigma, tad mēs tā kā redzam lietas, tā mēs darām, tāda rezultāta iekšūst. Tas ir princips, ko viņš ir parādījis, atklājis un caur kuriem uztaisīt izmaiņas. Sakiet, kā dzīvē, kurš no šiem elementiem mums dzīvē signalizē, ka man kaut kas nav kārtībā? Redzi, dari vai iegūst? Kurš signalizē mums? Kaudzu? Šis nav rezultāts. Kaut kas koši man ieknāpa un kaut kas jāmaina. Uz kuriem mēs raujamies mainīt? Mēs skatāmies uz skatījumu vai uz kaut kādiem cituriem? Uz šeit, uz procesiem, mēs tikko apstiprinājām to. Tad ir bija, ka mums kaut kas mainīt, mēs metamies mainīt procesu. Un tur viss iebremzējās. Kādu piemēru gribat, lai saprastu šo reālu? Sadzīves vai darba? Darba? Ok. Labi, darba piemērs. Sadzīves interesantāks. Darba piemērs. Es esmu vadītājs, cik jūs daudz esmu. Man ir stingra pārliecība, ka cilvēki principā ir slimi. Man no viņiem jādod ārēji darbs. Pat tāda paradigma. Viņi nāk jau, viņi grib te baigi dzīvot, mans uzdevums viņu piespiest. Kāda būs viņa rīcība? Es uzskatu, ka darbinieks viņu dabūtu ārā. Kāda būs viņa rīcība? Ja tāds skatījums vai paradigma? Kontrolēt.
Kontroli, tas ir mikromanagements, kontroli, piesiesies līdz pārtaisīt, pārnautās, teiks, ka tā nav labi, atstās pēc stundām, aizrādīs. Kas notiek tālāk? Kādi tie darbinieki rezultāti, kā rīk? Viņi cenšas. Kāda jēga tam var tikt pārtaisīt? Iedos pa galvu vēl kaut kas, un tā tālāk. Ko tad tas nozīmē? Viņš palielina to savu paradigmu realizējumu šeit pareizi. Tad jūs atjēdzaties šeit, kaut kas iekoda, ar to vadītāji kaut kas nav kārtībā, vai viņu aizsūtīt uz treniņu. Jūs aizsūtīt uz treniņu, tur mācās prasmes, tur vadības stili, kontrolas stili, tur vēl kaut kas, un tā viņš atnāk atpakaļ, tad viņu skatījums ir palicis tas pats, kas mainīsies. Aiziet, viņš daudz smalkāk to dara. Vārdiem citā veidā. Pilnīgi citāds. Bet rezultāts būs tas pats pareizi. Ko mēs tikko sapratām? Ja mēs gribam kaut ko mainīt tam vadītājiem, kas ir jādara? Jā. Un kas tad ir domāšanai vajadzētu skanēt? Tad tagad pamēģināt. Jūs esat nostrādāt. Mēs paši, tā ir paša apzināšanās. Man ir jānofiksē, es uz Jāni skatos, man liekas, ka viņš ir slims. Jānis ir būs slims. Kamēr es nepaskatos uz Jāni, kā es parasti saku, ņem A4 lapu. To pusi, kas Jāņa vājās vietas neraksta, tad mājās raksta otru pusi, zaļo, stiprās pusi. Jo diez jau tev HR strādā tikai tāpēc, lai atlastu pie tevis tirgu idiotus tikai pareizi. Kaut kas jau viņā bija labs, kur pieņēma. Tu vienkārši viņu neredzi. Un tad, ja tu pieķeries ar viņa vājajiem pusēm, nekas Jānis ir norakstīts. Tas ir nekā personāla cilvēks saka. Vadītājs pārstāja ticēt darbiniekam, tad tikai laiks šķir viņu no atdarīgošu. Pareizi. Ok. Ko tad tas nozīmē? Mums ir jāmaina skatījums. Un tikai tad, kad mēs mainām skatījumu, mēs izmainīsim pēc rezultātu. Bet mēs metamies kāpēc šeit iekšā. Ok, paskatīsimies tad, kur tā problēma bija. Mēs jau tikko runājam, vadītāji arī metās šeit iekšā. Metās mainīt procesus. Jaunas koncepcijas likt iekšā, jaunas prasmes krāmēt iekšā un tā tālāk. Un tas nosprūst. Kurš tagad zin atbildēt, kāpēc nosprūst? Tāpēc, ka nav pamainīts skatījums. Jūs tā kā man nopustat. Tas sarežģīt runāt. Ok, iesim tālāk. Tātad vadītāji darbs būtu pa priekšu, tik galā ar identitāti, kas nozīmē, kas tu esi. Es iedošu piemēru. Pēc tam, kas tad ir tavs darbs, kas tev jādara, un tikai tad mēs tiekam pie procesa. Ja mēs šeit sākam kaut ko mainīt, lietas nemainās. Mums liekas, ka tas sarežģīt runāt, ja aiziesim vienkārši variantu. Parunāsim par darbinieku parasto. Paņem darbinieku parastais. Viņa identitāte, nolūk, ko viņš šeit dara, un te process. Ja viņa identitāte ir es esmu izpildītājs, es daru lietas, ko man liek. Es nāku un darbu, cenšos izpildīt visu, ko man liek. Tāds var redzēt skatījums. Tas darbinieks parastais. Tas nav tas, ko jūs tur zīmējat. Kāds būtu tas, ko jūs zīmējāt? Profesionāls, kas nodrošina procesu. Es uzņemos atbildību par procesu. Es esmu profesionāls. Es daru labi savu darbu, daru to pastāvju. Jūtiet starpību. Es uzņemos atbildību, nodrošinu procesu un nepārdod arī, ko jūs teicāt, mācos. Un tad paņemat situāciju, atkal pie galdības, patīk par galdību runāt, es jums apniksies. Iedomājieties, ka ir kaut kas noticis, kaut kas mainās, ikdienā kaut kas ir pamainījies, ko jūs neesat paredzējuši, ka vadītājs procesā neesat paredzējuši. Tad šī puse jūs padomājat, kā rīkosies šitais te, ko viņš teiks, ko viņš darīs, kā uzvedīsies, un jūs divi galdiņi padomājat par to, kā rīkosies šitas, ok? Dažas rīcības, dažas uzvedības, valodas. Jūs uzdevumu sapratāt? Pamēģiniet, ja? Ar dažādu skatīt. Ko darījušies? Parunājot, ja?
dzirdēt teikšanu. Labāk. Parastajā gaidīs, kas notiek. Kurš to kaut ko noņems, jā? Parasti viņš nāca ātrāk, šoreiz tā kā vēl. Ok, kolēģi, tad jūsu ideja kāda? Parunājam bišķi kopā, labi? Nē, sāksim ar to parasto, jā? Ko viņš teiks? Es zinu, ka forši runāt labiem cilvēkiem, es arī vēl esmu šeit. Ok. Ko viņš teiks? Ko man tagad darīt? Tiesa vai? Nē, viņam panika. Gaidīs, kas notiek. Interesanti, kāds te Bartaks pie mums saka labāk? Kāpēc viņi nekārto? Ko jūs teikt? Kā viņš rīkosies? Tāpat kā iepriekš. Un kā bija iepriekš? Nesakiet nepareizi, bet kā? Ko viņš teiks? Ko viņš darīs? Ko viņš runās ar kolēģiem? Viss ir slikti. Pie mums uzņēmuma katru reizi kaut kas apgāzies. Kas tas ir? Pīpē nav. Kad tas beidzot beigsies? Diezgan bieži tā, jau kuru stundu stāv. Viņš parasti nāca pēc stundu, šoreiz jau pēc 2. Viņš slikti strādā. Ne? Ok, ko teiks jūsējie? Tā ir reāla situācija, es domāju. Jūs taču atpazīstat. Ko jūsējais teiks? Ko darīt tā? Kaut kas apgāzās. Tālāk. Vajadzētu darīt un to. Ok, ko es varētu darīt pirmais būs, jā? Vai es kaut ko varu darīt? Varbūt vajadzētu saprast, kaut kas apgāzies, jā? Ko jūs piebildat klāt? Es domāju, ka ko neprasīs, viņš vienkārši izdarīs sakārtot un ies tālāk. Jā, un ja nevarēs sakārtot, ko viņš darīs? Aizies palīdzību, pareizi. Paskatieties, kas tagad, jūs taču nesat gājuši skolās, kurās jums mācīja, kā rīkojas šis un kā šis, no kurienes jūs to ziniet, ko jūs tagad sakiet. Jā, bet izejot no kā, jūs iziet no šī teicāt, pareizi. Tātad, ja jūs zinat nolūku, vai skatieties caur šo nolūku, jūsu darbība ir vienāda, un ja jūs skatieties caur citu nolūku, jūsu darbība būs cita. Kāpēc? Tāpēc, ka tas nav dabiski ārā. Ja es jūtu, ka es esmu kaķis, es ņaudēšu. Jūs man aizsūtiet man riešanas kursu, bet kamēr es nebūšu saprats, ka es esmu kaķis, es nevarēšu paņaudēt. Es višķi pamēģināšu, kas tam atkal riešu. Pareizi. Tad mums jādomā par identitāti. Un ja mēs esam darbinieki, kurš ir gatavs procesā būt aktīvs, mums nav jādod viņam šeit prasmes. Pareizi. Jūs viņam jāiedod šis te piekrītiet. Un tad dod prasmes. Jo tā kā suns ir sapratis, ka suns var mācīt viņam riet. Bet kamēr viņš nav no suņa pārtransformēts vai no kaķa uz suni, tikmēr viņš nevar mācīt, viņš nevarēs nemācīt. Tad, kad mūs atsauc treniņos parasti, mums stāsta, ko darbinieki nedara, šito, vēl viņiem tā tālāk. Un tā kā mēs dzīrokamies iekšā, cik mēs tālu tiek un kur mēs paliekam, kā jūs domājat. Pirmkārt nav sakārtot šī lieta, un kas tad šo lietu vajadzētu kārtot, kā neizdarītais darbs tas ir? Vadītāji. Pie manis tas cilvēks jau ir 2 gadi. Un es saka, kā varētu uztaisīt labu sarunu Jāni, viņu vajadzētu atlaist. 2 gadi es viņu nevaru vairāk ciest. Es saku, ko tu darīji 2 gadi? Tad brīdī vajadzēja teikt, šī tas nav pieņemams, ka mums ir šādi. Tā principi ir šādi, tā viņš nav. Ka mums ir šādi. Un šis mazais darbiņš nav izdarīts. Un vēl rezultātā mēs tērējam naudu uz procesiem, uz mācībām, uz visu pāriem, tikai tāpēc, ka mēs nepārtransformējam cilvēku identitāti. Ok, tad šeit ir šis vadītājs darbs. Palīdzi saprast savam darbiniekam, kas tu esi? Kas tu esi nākamais? Kas ir tavs darbs? Kā tu redzi savu darbu? Es esmu tas, kas uzņemās atbildīgi par procesu, un es mācos, es kārtoju viņu. Skaidro nolūku. Šeit starp citu slēpjās iekšējā motivācija. Es ļoti daudz strādāju pārdevēju. Katru pavasaru pasaka, Ilmar atbrauc mums iedod pārdevumu kādu kartu ar šprici, lai viņi labi jūtās. Kas ir pārdevējiem neizdarīts? Maz atkārt. Ja viņš uzskata, ka viņš ir pārdevējs, tad viņa nolūks ir kas? Man vajag daudz pārdot. Pārdot nākamo klientu vai no pārdevēja? Nolūks. No pārdevēja. Viņš iet pēc spalvu ar klientu. Ja tu iet pēc spalvu ar klientu, tad tev visu laiku būs vajadzīga gādējā motivācija. Viņa jāpārtrauc, ne šeit, es neesmu pārdevējs. Es esmu profesionāls savā jomā, kurš palīdz cilvēkiem sakārtot tās lietas, kuras ļoti labi pārzina. Tad ir brīdī uz priekšņu cilvēku pret spalvu, ja likā cilvēku pa spalvai. Viņu paliek pašam forši, jo katrā reizē viņš runā klientu, viņš uzlādējās. Viņu nevajag pavasara Ilmāra treniņus, lai viņu uzlādētu. Pareizi. Vadītājs nevar izdarīt šo
nav galvodam filmā ar motivācijas kursu. Tad domīgi palikāt. Iesim tālāk. Ok, tad šīs ir vadītāji darbs. Tās ir tās 3 lietas, kur vadītājiem jāizdara. Palīdzi saprast, kas viņš uzņemties atbildīgs. Skaidro nolūku, ko tu šeit dari, kas tu esi. Un tad parādi procesu, apmāci, atbalsti. Šeit parādās procesu. Protams, ka procesu jākārt. Bet, ja jūs sākat no šeienes, jūs savu nevarat izmainīt. Procesu nemaina nav. Vajadzīgs cilvēks. Ok, tad ir 3 vadītāji darbi. Ja darbinieks netiek galā ar darbu izcili, es esmu vadītājs, tad tā ir man atbildība. Es kaut ko ne tā izdarīju. Ar ko tad sāk? Viņš netic, ka viņš ir profesionāls. Viņš jūtās kā izpildītājs. Mans darbs pirmkārt ļoti labs tas sākums, notici pats. Kamēr tu neredzi viņā to spēju būt labam un spēcīgam, viņš arī viņu nesajūtīs. Tāpēc, ka tu rādi viņam, ka viņš nav ok. Notici pats, mēs tam ejam runā viņu. Palīdzi. Tu neesi pārdevējs, Pēter. Tu esi tas, kurš palīdz cilvēkiem sakārtot lietas tajā jomā, kurā tu strādāji 10 gadus. Viņi tavā jomā pieslēdzās uz dažām minūtēm, tu domā, viņi gudrāk? Nē, tu esi tajā 10 gadus, tu to vari. Ok, palīdz atrast motivāciju, ja nevēlas. Meklē, kas ir tas, kas viņu uzrunā, kas viņam ir iekšā. Iepazīst šo cilvēku, paver viņu vaļā. Un tad nāk, ja neprot, tad pamāc. Ja neprot, tad pamāc. No apakšu uz augšu nevar, jāiet augšu uz leju. Mēs diezgan bieži iebraucam otrādi. Es iebraucam no apakšu uz augšu. Vai kāds jautājums par šo? Tad domīgs. Šeit tā runa par motivāciju ir kādā kontekstā, jo, ja es ņemu darbinieku, ar kur es novienojos par to, ka viņš nāk un dara, piedāvā to un to un to, pretī saņem attiecīgi atalgojumu, tad kas tā ir motivācija, ko mēs šeit? Tikko man parādīja, ka to viņi ir vienojies šī līmenī. Viņš dara to un tu viņu maksā. Nē, ok, tas ir vienkārši maniņš konteksts, ko es pats. Jā, bet es tā sadzirdēju. Es vienojos viņu, ka viņš dara to, es par to visu samaksāju. Nē, nu, pirms tam jau, protams, ir sludinājums. Tas, protams, nenotiek. Bet tas, ko tu saki, protams, parasti nenotiek. Nē, nepiekrīt. Līdz ar to tā motivācija sākās. Es tikko parādīju motivāciju. Tu esi pārdevējs, tu esi cilvēks, kas palīdz cilvēkiem izdarīt. Tad sanāk, ka jau pašā sākumā darbinieks domā, ka viņš ir tas, bet īstenībā viņš nav tas. Sakiet cilvēku, no kurienes nāk motivācija cilvēkiem? Tas ir labs jautājums. Iekšējā motivācija nāk no kuriem? Kas ieslēdz mums to ventilu un pēkšņi mums liekas forši un labi. Vakar vien tikšanās mazas nelielas komandiņas vadītāji vienā finanses iestādē, kur bija iesaistījuši komandu un sajutuši to. Viņi braucot uz darbu, WhatsAppā sūtam, ko viņi tagad klientam darīs citādi, ka es aizēju sapūs un notiek, es neesmu vajadzīgi. Viņi atspīd. No kurienes rodās motivācija cilvēkiem? Cilvēks jūtas savā vietā. Kalzu? Jūtas savā. Uzmanīgi. Dziļāk viņš jautā. Kas atver mums to motivāciju? Kad mums pēkšņi liekas forši? Yes. Mums iekšā gribam to apzināties vai nē. Ir tāds klikšķītis. Kad mēs tā kā daram savu darbu, mēs gribam, lai tas kādam būtu noderīgs un pasaulē noderīgs. Un ko mēs kā vadītāji neizdarām? Mēs kā uzņēmums nevarētu eksistēt, ja mēs neesam vajadzīgi pasaulē, tad mums maksā algu, tad cilvēkiem vajadzīgi. Bet mēs darbiniekam nepasakam, kas viņš arī ķēdītē ir. Es ieju iekšā bankā, saku, ko tu dari? Strādāju Exceliem, tā jau 10 gadi. Es saku, tas ir vienīgais, ko tu dari? Vai es jau neko ietekmēt nevaru? Es saku, vai kā tu ietekmē to cilvēku, kas strādā klientu? Izņem savu Exceli ārā. Sēž, skatās manī. Tas darbinieks jutīsies tērti. Saka, labi, tālāk klients kā jutīsies. Klients nevarēs paļauties uz šīs iestādes cipariem. Aha! Tad vēlreiz man nodefinē, kas tu šeit esi? Es šeit profesionāli strādāju jau 10 gadus. Nodrošinu to, ka mūsu cipari ir ok. Viņi var paļauties mans darbinieks filiālē un klients uz mūsu organizāciju. Gribat vēl vienu piemēru? Es strādāju Norvēģienu back-office. Viņi strādā 3 transakcijas izpildu. Līzinga maksājums no dīlera no bankas kontus, dīlera kontu, atver kontus un tā tālāk. Es runāju ar tiem, kas tos transakcijas, lai klients saņemtu mašīnu. Es saku, ko jūs te darat? Nu, mēs transakcijas pildam. Es saku, kāds sakars ar tiem tur Norvēģi? Nekāds, viņi nemaz nezin, ka mēs esam. Labi, es saku, slēdzam ārā. Pārtrauciet darīt šīs lietas. Neuztaisiet to maksājumu, kas būs, viens pats ir roku. Viņi uzzinās, ka mēs esam.
Mēs sakājam tālāk. Kas vēl būs? Sēž. Un pēc kaut kādām 10 minūtēm viņi nodefinēja mūsu misiju. Mēs sēžam šeit Latvijā. Daram efektīvi savu darbu, mēs efektīvi domās lētāk nekā viņi, bet labi, efektīvi savu darbu un palīdzam klientam iegūt savu sapņu mašīnu. Saņemt savu sapņu mašīnu laikā, viss notiek. Un tāda cita gaisot aizgāja prom. Ko es izdarīju? Tas ir vadītāja parastais darbs pie klientiem. Tas ir vadītāja parastais pirmais darbs, kad cilvēks atnāk darbā. Un tā ir tā iekšējā motivācija. Mēs gribam vai negribam, tā kā mēs darām cilvēkiem kaut ko labu, mums iekšē ieslēdzās kaut kas un ir forši un gribās iet pie klientiem un darīt tā tālāk. Ja mēs to tumbleri nepagriežam, tad iznāk, ka man jāiet pildīt plānu. Un plānu pildīšanai iekšā nekas nenoklikš. Es skatos uzņēmumu misijas. Mēs gribam būt pirmie tirgu. Cik daudz man noklikšties krāniņš no pirmā tirgu. Bet paturpīt. Jā, bet Piedod, es tev vadītājs ir atbildīgs par to kliņķi Jā. tajā darbiniekā. Jā. Kāpēc? Kurš tad? Kurš tad? Bet tā ir Nosauciet vēl kādu, kurš varētu būt atbildīgs. Protams, mēs varam mainot mammu, tēti, bērnu dārzu, skolu, vēl kaut ko, bet ja viņš atnāca pie manis un sēž darbā 10 gadi rubi Exceli, un es viņam neesmu pavējies vaļā, kāds Exceli nozīmē viņa uzņēmumā, bet kā darbs tas ir? Nu, bet ja pat tas ir pavērts, un viņam nav tā motivācija, viņš nāk uz darbu, redz, ka viņam kaut kur ir jāstrādā. Es jūtu, tevi bija uzrūkta pieredze. Jā, es nespēju saprast šo, kāpēc man ir jābūt. Manas ērta pārliecība, ja kurš cilvēks šī pasaulē ienāk ar šo iekšā vēlmi kaut ko izdarīt, Viņš nav īstajā vietā. protams, varu pateikt, ka viņš ir garām. Nav Viņam problēma. nevajadzēja viņu īsti. Kāpēc viņš ir nezinu? Mēs viņu nepieņēmām. Kā tev neiet, un ko tev domā darīt? Nē, nu okei, jā, okei. Kolēģi, jā, tā ir garāka tēma, mēs varētu ilgi runāt. Ja? Vienkārši mums cilvēki apkārt staigā tā kā no kokonā iesēdušies. Viņiem ir saucamās emocijas, ir apakšās noslēptas, sagrausmas, tagad tā kā ezīši. Tu pieskaries Latvijas iekšējais laiks. Tāpēc, ka tā mums sāk skola, bērndārs, vēl kaut kas iepriekšēji vadītāji, iepriekšējais uzņēmums neatver to cilvēku vaļā. Mēs patvērtu cilvēku. Mēs par tādu meiteni, kā man vakar runā, viņi saka, es nezinu, es nekad agrāk uz tādu prieku darbu nelājus. Man te viss notiek. Viņi paši strādā, Elmār, tu saproti. WhatsAppā uztaisīšu grupu. Runā, ko viņš šodien citādāk klientiem darīs. Pirms tam mēs runājam pa plānu. Tad viņi paši uz tāpā zīmē citādi. Ok, ko tas nozīmē? Šis ir īstais mūsu darbs. Šis. Diemžēl mēs šeit tad viņi nezinu. Piedod, tev bija labs piemērs, es tad tu bišķi. Ir ok? Ja dusmojies, tad nesāk. Iesim tālāk. Tad šie tie 3 lietiņas, ko vadītājiem jāizdara. Diezgan grūti ir ar šīm 2. Šito vadītāji dara, mēģina darīt, bet ar šīm 2 augšējiem ir diezgan grūti. Un otrā šī atvērta motivācija iekšēja. Tā ir tā lieta, kas jāiemācās. Tikai tā mēs varam dabūt vaļā cilvēku. Pa lielu tajā laikmetā, ko jūs uzzīmējāt, es ar parastiem cilvēkiem galā netiksim. Mums viņu vajadzīgi. Tas, kurš saka, ej un kārto, es darīšu to, ko tu man lietas, viņi vairs nedarēs. Mēs netiksim galā saviem darbiem vadītājiem. Ok, kolēģi, iesim tālāk. Vai par šo kādu jārunāju? Es varu stundām runāt par to artiklu. Okay. Radās kādi jautājumi, tu taču tādu neticību. Kas vajadzīgs ilgtermiņā to motivāciju? Bieži vien cilvēkiem aiziet uz kursiem, tā kā uzkūšās balvas, palido, tur viņš pēc kāda laika aizmirstās visu. Kaut kā tas turpināt par vecam, tā īstermiņa. Šķirts ielaiž, ja tur pārējais efekts un atkal Perfekts jautājums, jā. Perfekts jautājums. Paldies. Redziet, kas kā lieta. Tā kā mēs aiziet uz kursiem, mēs kursos dodam ko? Mēs dodam prasmes uz šīs lietas, mēs viņu aizskanām šeit. Bet aizskanām. Mēs jau viņam nevaram šito iedot, bet jau. Tas kā manā iedot lokā. Es viņam iedot to sajūtu, viņš sajūt to vērtību, viņš grib iet, bet tā vērtība jānotur jums. Tas vadītājs, kas viņu saņem. Un vēl viena lieta. Es pēdējā laikā vienmēr man sāku neciest vārdu treniņu. Tāpēc, ka tirgu visi pieprasa treniņu. Vai tā jums ir treniņi vajadzīgi? Jums vajag uzvedības izmaiņu pēc treniņa, pareizi, to citu cilvēku. Līdz ar to mēs šodien sākam strādāt cilvēki citādāk. Es pirms treniņa noķeru vadītāju un stundu viņu mocu. Kāda vēlna pēc tev treniņš? Ko tu vispār taisies darīt? Vai kāpēc tu vispār rokas celokšanu? Tā kā viņš man sāk stāstīt, ka viņam vajag šīs te lietas, es viņu gribētu ievēlēt pats to iekšā. Tad mēs vēl kopā ar šo vadītāju aizējam tiekamies ar komandu. Un es komandu uzdot to pašu jautājumu. Kāda vēlna pēc jūs iesiet uz treniņu? Ko jūs tur meklēsiet? Pēc kā jums viņš ir vajadzīgs?
Ko jūs gribat? Ko es nāku, ko es gribu panākt? Uz treniņiem visi atnāk un pasaka, tur ir forši, parasti treniņi forši. Pēc tam viss beidzās, jo jau nav jau nodoma, kas būs pēc treniņa. Un ka es gribu būt citādāks. Mēs viņam rādam, ka tu biji. Atcerieties to, tu biji šitas, es gribu, lai būtu šitas. Vadītājs gribu, lai būtu šitas. Un tad, ja to saka vadītājs, un es pasaku treniņā, un vadītājs pēc tam to pieprasa, tad viss sāk rulēt. Bet vadītājiem jau pirms treniņa jāpasaka, ko es gaidu no tevis, kur uzvedīgi. Es negribu, ka tu atgriezies man atpakaļ kā izpildītājs. Piemēram. Es gribu, ka tu būsi šeit. Tev pašam būs fans no darba. Klienti būs apmierināti un uzņēmumi būs ienākumi. Par un kam? Vienojamies? Es tev pieprasīšu to pēc treniņa. Un tad kaut kas notiek. Komitments pirms treniņa. Treniņā skaidri, kas tu esi, un pēc treniņa vadītājs sēž un elpo pakausī ne tādā ziņā, kā kontrolē, bet atbalsta, palīdz, jo iet savu nekomforta zonu, viņš tik un tā iesadarbinieks. Palīdz viņu tajā justiet forši. Atbalsta viņu. Parāda vērtību. Bet teikšu godīgi, šo vērtību noķer ātri cilvēku. Apmēram treniņā pusotra 2 stundas, lai to vērtību noķer šeit, salīdzinot ar to izpildītu profesionāli. Katrā tur profesijā lomas būs dažādi. Projektu vadītāji gadījumā ir citādi. Vēl kāds jautājums? Bet ļoti labs jautājums tiešām. Treniņi pa lielam nestrādā. Ja tas nav ielikts procesā, pirms treniņu un pēc treniņu. Reāli būs. Nestrādā. Es ikdienā to saskaros. Un tad jau pēc treniņa man vadītājs nolec no tā, ko viņš solīja, tad arī nestrādā. Es palieku no komandu viens pats, es projektu vadīju. Es tur parulēju no kaut ko, bet nenoņēmu. Vēl? Pēc ķermeņa valodas. Kolēģi, vēl kādi jautājumi? Iesim tālāk. Tātad vadītājiem vajag, ar ko viņš saistās vārds platforma? Tā nav kā Kaspijas jūrā. Pamats, jā. Vadītājiem vajadzīgi platforma. Atcerieties, es teicu, viņi nedara jūsu lomu. Tāpēc īpaši šodien nevar iztikt bez iesaistītiem darbiniekiem. Viņam vajag platformu. Uz ko nostāties, uz ko balstīties, lai šādu darbinieku dabūtu. Un lai, kā kolēģis teica, to motivāciju uzturētu, radītu, parādītu, atvērtu pareizāk. Ir vajadzīga platforma. Vadītāji izmanto platformu, lai mēs veiktu šo pārēju no individuāla izpildītāja uz vadītāju. Tur vajadzīga platforma. Tur vajadzīga kaudze citu skatījumu. Tagad esmu aizrunājies. Ok. Tātad es strādāju Franklin Covey jau kaut kādi 4-5 gadi, bet iepazinos ar šo kaut kādi 5 gadu atpakaļ, es esmu vēl pēdējā komanda, kas man bija darbā ļoti daudz pie šī strādāja. Es tāpēc godīgi strādāju. Šai platformai es viņu parādīšu 25 gadi. Covejs pirmo reizi nopulcēja 25 gadu atpakaļ. 7 paradumi efektīviem cilvēkiem, viņi ir pielietojami arī vadītāji. Jūs teiksiet, 25 gadu pagalā es tajā laiku novecojusi. Otrs jūs teiksiet, cik daudz viņu ir ieviests. Teikšu, nav daudz. Jūs teiksiet, tajā laiku nestrādā, ne? Kāds būtu iemesls, kāpēc nav viņu daudz ieviests? Šī tiešām ir pilna, ko es iziešu cauri, tā ir pietiekama platforma vadītāja no 7 skatījumiem, lai viņš varētu efektīvi darīt savu darbu, iesaistīt komandu, un komandu būtu tāda, kādas teiks tā meitības, kā man runāja. Kāpēc? Paņemam tagad analoģiju, gribat? Es gribu uzlabot veselību. Man ir 2 ceļi, kur es varu ieteikt. Kāds ir pirmais? Ir pie ārsta. Labi, biju pie ārsta. Tas ir otrs ceļš. Kāds ir pirmais? Satriekties tabletes. Aspirīns, šitas. Reizi. Ok, ja mēs tagad liekam analoģiju uz treniņiem un šīm izmaiņām, kas runāju, šīs ir reāls izmaiņas. Ja vadītājs šo te palaiž uzņēmumu, sāk atšķirties no citu. Kāds ceļš parasti, kas tirgū prevalē, kurš ceļš tirgū? Zāles vai veselīgs dzīvesveids? Šis ir veselīgs dzīvesveids. Zāles. Atnāc man uztaisi. Projektu vadītāji treniņi atnāc man laika plānošanu uztaisi, uzkačā manus pārdevējus, pamaini šito, puļ, tur kaut kas neiet, Ilmāra aiziet paskaties, gribētu, lai viņi tur dara, lai paliek motivētāki. Kas tas ir? Tās ir zāles. Tās ir ripiņas. Mēs izēdam. Jo veselīgs dzīvesveids prasa ko?
pacietību, pamatīgumu, gribu, laiku. To nevar uztaisīt kā quick fix, piekrītiet? Tu nevar dabūt gatavu. Tas ir riktīgi pamatīgs darbs. Bet tās organizācijas, kas to iziet cauri, viņas atšķirās. Un pašam vadītājiem arī, ja es saku pārdevējiem atpestīšana ir pārcelt viņu no turienes uz turieni, tad šitā ieviešana arī vadītāja atpestīšana. No tā, ka man ir 10 stundas dienā, es knapi velku, degu ārā, nezinu, ko darīt, uz to, ka man komanda rullē un vadītājs var paņemt savu krēslu un tā uzmanīgi atstumt no galda, un tur viss notiek, kādā meitēm teica. Es uz šo sapulci pat nebiju. Viņi bija visu atrisinājuši. Viņiem bija forši vēl no tā. Izklausās tā kā fantastiski, ja? Neticami. Ok, šī ir platforma. Tiešām viņi ir 25 gadi. Tas ir Covid. Un kādreiz parasti uzdod jautājumu, kā tu pie tā nonāci? Kad ir stāstiņu. Vīriešiem, kad dzīvē liekas, ka kaut ko var mainīt. Tagad par 40. Jā. Viens pieklauvē, kaut ko var mainīt. Man arī kaut kāds virziens bija, ka vajag kaut ko atrast. Svētdienas skola, joga, vēdiskā filozofija, pat vienu augstskolu pabeigt, un ir sanskritā diploms un tā tālāk. Pēc kaut kādiem 10 gadu meklējumu es atvēru grāmatu 7 pārdomu, pirmdienas pabeigt, pirmdien no rīta atvēru vaļā un dari. Tāda viņa ir. Pirmdienas no rīta atvēru vaļā un dari. Tur viss iekšā. Tieši tas, ko runāju, kā kļūt efektīvi, kā būt saskaņā ar pasauli pa spalvai, nevis pēc spalvai. Braukāt no viena izvairīties no akmeņiem, paņemt stūrēt dzīvi pašam savās rokās, nevis izstiet no akmeņu zakmeņu. Šī ir padoma. Ok, tad izies mācīt cauri, kas ir šī platforma. Šī platforma principā sastāv no 7 dažādiem skatījumiem. Paskatieties, viņš ir 2 dienu treniņi. Bet vajadzīgs tas ir tāpēc, lai ievilktu uz cilvēku. Es neesmu atnācis šeit prezentēt treniņu. Saprotiet pareizi, ja? Tas ir tādā kontekstā, ka par iekšējiem mācās ievilkt cilvēkus, un tad ies procesi, izmaiņas un tā tālāk. Šis ir darbs pašam ar sevi vadītāju. Tā kā atnāk uz treniņu, sakam, pirmo dienu mēs mācīsimies vadīt pašiem sevi, tad cilvēku tā tālāk. Es esmu taču nāstājis citus vadīt. Kas šeit ir? Pirmais, kāpēc vispār runā par paradumiem? Tas ir tāds jautājums. Kāpēc par paradumiem? Kolēģi. Kāpēc ne par prasmēm? Kāpēc kolēģis runā par paradumiem? Jaukamās. Ja, kas ir prasme? Es apzināti saspringstu un kaut ko tur izdaru citādi. Un tad, kad sanāk daudz darba, tad tas nestrādā. Pa paradums ir tas, kā es daru. Viņš ir kaut kas līdzīgs tas, ka cilvēks, kurš es esmu profesionālis, tad ir viņa darbība kļūst par paradumu, vai tā ir saskaņā ar viņa skatījumu. Es esmu cilvēks, kas izdara to, ko liek, neķer kreņģi, kas nav mans. Ja? Tad viņa paradums ir rīkoties saskaņā šo nodomu. Jāizmaina nodoms, tas nodoms jānostiprina. Un šie nodomi šeit ir 7 lietas iekšā. Pirmais, esi proaktīvi, šitas nozīmē vadītājiem jāuzņemās atbildību. Ir dažādi vadītāji. Ir vadītāji tādi, ko tad es, ja daudz un nesakārtos lietas, tad es neko nevadīties, kādi es savu sitāri, viņam mūs un tas viss. Vai jums tāds vadītājs vajadzīgs? Šeit mums teica, kas, ja es esmu šeit, šī vietā, tad es atbildu, es esmu gatavs rīkoties. Un vienmēr iespēja kā risināt jautājumu. Tas ir pirmais, uzņēmies atbildību, bet nelīdz arī to, ko nevar. Tad ir viņš uzņēmies atbildību, jautājums ir uz kurieni. Kas ir manas prioritātes, uz kurien es iešu? Ko es gribu šī amatā? Ko es gribu darīt? Ko es gribu panākt darbā? Ko es gribu panākt mājās? Un tad, ja es esmu, kas ir šis, es uzņemos atbildību, es gribu iet uz kurieni, uz Liepāju, ok, labi, uz Liepāju, tad šis ir, ko es darīšu katru dienu, šīs plānošana. Ja es devu vārdu solību šodien ar kājām līdz Kalnciem tiltam, rīt līdz Andaniekiem, no Andaniekiem brocēniem, un katru dienu citīgi izdarīšu. Ko tas nozīmē? Ja viņš sevi šo te izdara, kāds viņš ir, cilvēks, kurš uzņemās atbildību, viņš zina, ko viņš dara, un viņš tur dod to vārdu. Tā īsti. Šeit apakšā ir kaut kādas 7-8 prasmes, kuras mēs trenējam, bet zem šiem skatījumiem. Tas nozīmē, viņš pastrādās sevi. Jūs taču saprotat, ka vadītājs nevar panākt izmaiņas no komandas, kuras viņā nav pašā. Es atnāku pie galda un saku, veči, mums jābūt fokusētākiem komandai. Vai fokusētākiem, katru pirmdienu sāku. Sapulce jaunu tēmu, jā. Vai es aizēju otrā dienā komandai, mums vajag sadarboties. Mums tagad vajag sadarboties. Un tā pastāst, kāds ķēmas ir marketinga kolēģis. Un tie par tiem aitīšņīkiem vispār nerunās. Bet mums vajag sadarboties. Jūtiet to, ko iet runāt? Jo pa priekšu pašam ir jāatrod savu platformu, jānostājās uz kājām.
Un tad tu vari sākt sadarboties ar citiem. Un tad ir nākamais solis, tas ir pirmais vadīt sevi. Nākamais skan, tur rakstīts vadīt citus, tad viņš tādā skatījumā skan citādi. Nevadīt cilvēkus. Ļauj viņiem vadīt pašiem sevi, vienojoties par to, kas ir jāizdara, kas ir jāiziet. Un esi viņiem resursi. Palīdz viņiem to izdarīt, tas, ko minēja, ja? Atnāc pēc treniņa. Es tev būšu resursi, bet mēs esam vienojušies, ka tu būsi tajā lomā, nevis tajā. Vienojamies. Un šī tā vienošanās. Tas man liekas, ko mēs ar tevi bišķīt te parunājam. Nevis, ko tev ir jāizdara, ko tu darīsi pareizāk, bet kas tev ir jāizdara, kas būs beigās. Vadītāji vēstures kļūšanas saka, viņi neprot deleģēt mērķos, viņi deleģē darbībās. Ja tu deleģē darbībās, tu esi atbildīgs par to, kas notiek. Ja tu deleģē mērķos, tad tas cilvēks būs tas, kurš atbild par to procesu, kam šeit ir. Bet gribiet, tā ir baigi atšķirt. Ok, tātad kas ir šeit? Pirmais, tātad, kā mēs vienosimies, apusējies ieguldījums saucās. Tas ir skatījums, kas vienīgais ilgtermiņa skatījums. Mums abiem vajag būt foršiem. Tev, kā darbiniekam, kas ir tas, kā tu mācīsies, kā tu ies uz priekšu, ko tu darīsi. Un ko man kā vadītājiem vajag? Ja tu savus mērķus izpildīsi, mana komanda, manējais mēs ir. Šis ir viedoklis, nevis es tev dodu darbu, un tev nerunāju, ka te jāizpild, bet mēs vienojamies. Es nedodu tādu, mēs vienojamies. Divi paralēli, divi profesionāli prātīgi, seši pie galda vienojamies. Tā kā esam vienojušies, šis ir skatījums, kā sadarboties. Vienalga, kolēģi no marketinga un tā tālāk. Nākamais šī prasme. Mums jāiemācās klausīties. Dievs mums iedevis ir divas ausis un vienu muļķi, ko viņš gribēja pateikt. Ko viņš gribēja pateikt? Ar vienu tik daudz, ka nevar sakot. Šis ir viens no smagākajiem paradumiem, piektais. Tad, ja tu gribi darbinieku, tas, ko tu minēji, saprast, tev patiešām vajag uzklausīt. Mēs jau neuzklausām. Tad, ja brīdī, kad darbinieks pasaka 3 vārdus, mums galvā parādās bildīt, es viņam pasaku, jā, es zinu, tas ir tā. Mēs nedzirdam pat, kas viņam iekšā. Un tā mēs staigājam. Es savu sievu sāku īsti atklāt runāt pēc 40 gadiem tikai. Izrādās, mēs nezinājām, kā mēs redzam ģimeni, kāda viņa jāizskatās, kāda. Mēs par to nebijām runājuši. Mēs gribam bildīties viens par otru. Tāpat mums ar darbiniekiem nostādījām 10 gadu kopā, un es viņi neko nezinu. Skatās mēs runājuši. Ok, šis ir paradoks, bet tas ir viņš dziļāks, tā viņš ir uzpusējis tās. Tev kā vadītājiem ir jāsaprot pa priekšu, vienalga, un tikai tad var pieņemt lēmumu. Ok, tātad skatījums. Es vienmēr meklēju apus iegumu ar klientiem, no korporāta partneriem, tātad darbiniekiem. Nākamais es protu saklausīt, pēc tam ar cieņu pateikt savu viedokli, kur šis jaunums sastājas. Tad es varu kreatīvas risinājums, ilgtermiņa attiecības, stabilis un tā tālāk darbojam. Tas ir veids, kā es varu sadarboties. Bet pirmais solis ir tiec galvā pats ar sevi. Tad tu esi gatavs sadarbībai. Nākamais cieni cilvēkus, meklē kopēju iegumu. Pēc tam esi gatavs sadzirdēt viņu to iegumu. Un tad teikt savu. Un pēc tam būs par to win-win. Gribat vienu piemēru? Reāli, ko nozīmē? Es dzirdējuši tad win-win. Kas tas tāds ir? Tas ir loģisks prāta vienošanās vai kaut kas cits? Tātad prāta vienošanās vai kaut kas cits? Jā, bet viņš ir tikai loģisks, vai tu kaut ko klāt? Viņš ir arī emocionāls. Viņš ir piesaistošs. Man bija viens piemērs, es strādāju vienā finanses iestādē, un es jau biju prom, es biju treneris, un atnāk pie manis jaunieši, es tā viņus saucu, un ir Latvijā tāds fantastiski interesants segments no banku viedokļu jūrnieki. Viņi ļoti specifiskas vajadzības piekrītiet. Viņi kaut kur 20,000, viņš nav liels, un viņi uztaisījuši baigi foršo piedāvājumu. Tiešām labi. Un tagad kaut kā pie tiem jūrniekiem jātiek labi, jo tā ļoti interesanta vide, viņi te nav, viņi kaut kur. Ja? Un ir tāda kapteiņa asociācija, kas te netālu uzmalā ir. Un jaunieši aizgājuši pie turiem, mēs tur visu tādu baigi foršo pakalpojumus un visi forši un tā tālāk, bet gribam savu jums ielaist viņus iekšā. Viņi saka, labi, nolieciet 15,000. Naudu kaut kā mums iemaksā, tā mēs jums palīdzēsim. Pie tā apjoma 20,000 jūrnieki un 15,000 nomaksāt vienkārši viņiem un biznesa case nav. Ja tā pie manis tāda tiek auti bišķi, saka, ko tagad darīsim? Tik forši pasākums, tik daudz darījām, izgalās tagad. Jūs saprāt, kāpēc es stāstu. Un tagad, neko jau es daudz nepiekoriģēju. Bet viņi aiziet nākošajā reizē, viņi aizgāja līdzi. Un saka, mums ir baigi labais piedāvājums jūrniekiem. Tāpēc un tāpēc un tāpēc un tāpēc.
Protams, ka mēs arī gribam nopelnīt, jo mēs jau esam iestādi, ka jāpelnīt, arī mums ienāk. Ja jūs pieliekat klāt savus 15, tad tur nekā nav. Jūs no tiem jūrniekiem jāņemās. Tā saruna ilga apmēram, domāšana ilga 20 sekundes, jūs sēdiet divi kapteiņi, viens tur atdalījās, viens kurs, viens kāds, laikam viņš šodien atdalījās. Viņi paskatījās viens uz otru, pamāja galvu un teica, mēs ejam strādāt. Mēs jūs sapratām. Un tad, ja brīdī bija tā gaisotne, ko īsti sauc win-win. Pēc tam tur viņi tikās, neļaus pamanot, tur katros Ziemassvētkos tur brauc viens pie otra, tad tur uzrakstīja sūdzīgi, ja gribam mainīt cilvēku, viņiem tik ļoti patika, ka tas cilvēks, kur to visu izdarīt tā tālāk. Bet ko tad es piepalīdzēju uztaisīt? Piepalīdzēju parādīt win-win. Viņi parādīja neko jūrnieku iegums un nenokautrējās pateikt savu. Tas ir reāls win-win, apus iegums. Viņi ieraudzīja trešo, kurš tas bija. Viņu kapteiņu asociācijas, viņi bija tie, kas palīdzēja ilgāk. Un šī vienošanās eksistē jau, nezinu, 5 vai 6 gadu, un visiem ir baigi forši. Un tā ir tā pati vienošanās starp mani un darbinieku, pārdevēju un klientu, sadarbības partneri, viņi tāda pati. Tikai mums ir jāsaklausa tas viss. Mēs jau parasti spiežam visu un savu. Šī ir atšķirība. Ok, kolēģi, es par šito runātu ļoti ilgi. Pēdējais, 7. atvējas potenciāli, tas nozīmē, ka, ja tu esi vadītājs, tad tu esi atbildīgs par to, lai tu saprastu savu cilvēku, lai viņus atvērtu, lai viņi, paklausies, ko es tagad teikšu, lai viņi noticētu savām stiprajām pusēm. Mums ir jāatrod tā stiprā puse, pašam jānotic. Un pēc tam tik skaļi tam cilvēkam jāsaka, viņš arī notic. Un tad, ja viņi pie galdījums kompānijā sāk rasties, kas viņam ir spēcīgi tā puse, viņam tā, un viņi kļūst viens no otra atkarīgi. Un viņiem baigi forši strādāt. Viņam ir cita sajūta pilnīgi. Un tas ir tas, ko jāizdara vadītājiem. Tas ir 7. padoms atrod, atbrīvot, saprot, kas tur ir iekšā. Ok, un šeit blakus ir, es sajaucu kādreiz 16 vai 14, šīs ir prasības. Šīs ir prasības, kas tiek reāli trenētas. Kādā veidā vadītājiem šo darbu darīt. Mēs dabūsim šo prezentāciju savos ēpastos. Kā lūdzu? Mēs šo prezentāciju dabūsim savos ēpastos. Mārtiņ, mēs tā nebijām īsti jau mums izrunājuši. Dosim, ja? Protams, nekā te noslēpumā ir. Ok, kolēģi, šī ir šī platforma vadītājiem, kas viņam ir vajadzīgi, bet no kā mēs sākam sarunu. Ir līna procesi, ir prasums rediņi, ir kompetenču maiņi, ir visi pārējais un tā tālāk. Viņš līdz galam neaiziet, nobrūk, nostājās, tāpēc, ka vadītājs līdz galam neizdara savu darbu. Viņš neiesaist cilvēks, neatver, neprāda viņiem vērtību, lai viņi pieslēgtu. Un tad mēs staigājam tādā, ka 2 stundas uz pleciem, strādājam 14 stundas diennaktī, un sakam, ka dzīve grūti. Ok, paiesim vēl tālāk. Kas tad jāpanāk vadītājiem, lai līdz procesu strādā? Principā 2 lietas. Ko ir kāds krāsa? Redzi, kas tur rakstīts? Neredz. Iesaisti un sadarbību. Ir 2 lietas vajadzīgas. Iesaisti, tas nozīmē, atcerieties, šis cilvēks, kurš stāvēja un skaties uz kaut kas aprīts, viņš nav iesaistīts. Viņš nav saistīts ar to, kas apgādājas. Viņš jādomā, lai viņš ir saistīts. Un otrs ir sadarbība. Starp citu labs jautājums, kā zināt, ka jūs esat izpildījuši savu darbu? Kā es teiktu? Kas būtu pazīme? Ka vadītājs ir iesaistīts cilvēks, viņi sadarbojas, kāds ir pazīme? Būs rezultāts. Pēc tam būs 3 virzienos rezultāts. Jūs zināt, uzņēmums eksistē 3 virzi. Akcionārs, darbinieks un klients. Tur būs arī darbiniekam ok, klientam ok un būs rezultāts arī uzņēmumam. Kas vēl? Kāda vēl būs pazīme? Kad reāli darbinieks iesaistīt. Vadītājiem būs laiks. Jē, viņš tāds smaidīgs, staigās necīgi. Un teiks, ka viņi visas lietas darādā, kas vēl? Visi laimīgi. Kaudzu? Visi ir laimīgi. Visi ir laimīgi. Paši? Jautājums komunismu. Visi kārtībā. Vēl kāds pazīme? Ir viena ļoti laba pazīme, kolēģi. Es nedēļas, ka man ļoti daudz izdevies komandas iesaistīt. Es pats esmu bijis 2, man ir bijuši iesaistīts komandas. Pats esmu daudz ziepes taisīt dzīvē. Man šī platforma, es domāju, man daudz mazāks ir matu būtu. Bet vismaz pēdējā komanda es jūtu, kad mēs sasniedzām to līmeni. Viņi tiešām bija forši kopā. Viņi joprojām eksistē tikai elektroniski, jau dažādos uzņēmumos. Viņi eksistē joprojām. Kāda pazīme? Nemocīšu. Pats darba process, to saka kolēģis, to nesaka es. Ja tu panāc to, ka pats darba process iedvesmo darbinieku, viņš jūtās forši, viņš var nākt uz darbu, viņam patīk,
tad jūs esat visu izdarījuši. Labā ziņa ir tā, ka, ja tāds ir darbinieks, tad automātiski arī vadītājs to tā palīdz. Un tas labs piemērs. 2 mēnešu atpakaļ mēs sākam strādāt nelielu komandu vienā uzņēmumā, un pēc tam, pēc mēneša, tā meitene atrakstīja man sajūtas pirms un pēc. Un tur bija klāt beigās, man tā patīk iet uz darbu. Tad bija vēl klāt. Ok, tad, ja šis ir, tad ir darbs izdarīts, ja nē, ko lai dara? Tad ir vajadzīgs cits skatījums. Kas tad ir šodienas īstais bizness? Pasaulē viņš bišķi mainās. Es pēc tam ar Mārtiņš arī parunās par uzņēmumu. Kā viņš šķiet? Agrāk biznesa virziens bija vairāk kas īstais produkts, labie tīkli un konkurences spējīgs, kas šodien, uz kuriem vajadzēs kā vadītāju vai īpašnieku uzmanību pārcelt. Uz kuriem jācer? Kas ir īstais bizness šodien? Produkts jau nav, to jūs piekritīsiet, vai ne? Pakalpojums arī ne, bet mēs visu to varam baigāt izdarīt. Globālisms mums neļauj nosēsties uz kaut ko konkrētu. Piekrītiet? Tā kas ir īstais bizness šodien? Ja es gribu radīt uzņēmumu, kas ir īstais bizness? Cilvēku komandēt? Silti. Tieši tā, veidot iesaistītu vadības komandu. Numur 1, es esmu uztaisījis vārdu vadības. Es sēžu uzņēmumā, sēžu pie galda 11 cilvēki vai 7 vai 8 kādu kurā, un es skatos uz viņiem, un tur sēžu marketinga vadītājs, es redzu točnu marketinga vadītājs, tur sēžu IT, tur sēžu, bet es neredzu vienot komandu. Tāpēc, ka viņi skatās šeit, un viņi skatījums ir tāds. Es gribu labi izskatīties, un lai liek man mieru, un neliek man ko papildus. Jo tā ir. Kāds ir vadības komandas cilvēku skatījums? Nolūks. Es esmu šeit ar kolēģiem kopā atbildīgs par uzņēmumu. Es skatos, kā es ar savu kompetenci, savu komandu varu darīt tās lietas, kas palīdz ar uzņēmumu. Ja jūties starpību. Vienu tās pats profesionāls, tās pašas skolas beidz un tā tālāk. Bet pats sēž pie galda un šis, un sēž pie galda un šis. Kāda būs starpība? Milzīgi, ja kritiet. Un nav daudz šādu komandu. Bet kā divi tuņi, es kādreiz paprasos tā, palūk, mums sanāks metnāk. Ok, nākamais. Kas uzņemās atbildību par uzņēmumu? Komanda uzņēmums ir atbildība. Nevis tu pieskati marketingu, tiec galvā savu marketingu, es tikšu pārošu, nebāzies tajā. Un, ja tu beidzot sāku strādāt IT, varbūt kaut kas tur mums būs. Ok. Sadarbojas paši. Tas ir tas, kas ir pirmais jāpanāk. Lai šī vadības komanda paši sadarbojas. Ja atnāk mans vadītājs un pasaka to, ko es teicu pie šī galda, par marketingu tā tālāk, kāda tur sadarbība pašā komandā būs. Nebūs taču pareizi, viņi jau kopē mums. Ok, sadarbojas paši. Numur 2 rada iesaistītus darbiniekus. Apriekš ir šī galva jāsaka. Tas nav viegli. Pēc tam radīt iesaistīt darbiniekus, un tad mēs nonākam pie procesiem. Pie treniņiem, pie prasmēm, visu pārējā tā tālāk. Tad faktiski īstais bizness ir kur? Mums jāuztaisa komanda. Jo šeit sākās tas, kas ir mainīties. Pareizi. Procesi, produkti, pakalpojumi tā tālāk. Bet ja man ir komanda, tad viss būs ok. Lēnām tas fokus pāriet uz to, kā radīt komandu. Ok. Mārtiņ, mēs ejam apsveidot grafiku. Jums ir tagad jautājumiem iespēja kolēģi. Kādu no slaidu atstāt? Vienalga. Jautājumi. Un pa lielu mēs tā īsti ko teikt nav. Tātad vai mēs pilnīgi izgāzies un iesliko uz Tad līdzveidot atrast komandu svarīgāk ne tehniskās prasmes, bet savstarpējā sadarbība varbūt sākt. Kas ir atlasīt komandu veidot pēc. Pēc tam pārējiem pie mācīsies, vai sākumā teikt, ka es speciālists lielais, un man viņš krīt ārā nav. Nevar atbildēšu, jā, baigi labs jautājums. Ja kāds grib papēt internetu, papēt Google pieredzi, jā, Google page, tur cilvēks, kas mīl eksperimentēt un tā tālāk izdarīja vienreiz vienu lietu. Viņam radās iespējas, ka organizācijā projektu vadītāji stīvina organizāciju. Viņi tad neļauj radošiem būt. Viņam daudz projektu vadītāju, uz to viņi parasti strādā. Ja? Viņš paņēma, viņus atlaida visus. Un teica, komandas pašas tiks galvā. Viņi tad atrast to rakstu. Tas eksperiments ilgāk 2 mēnešus.
tad, kad Rīna bija sastājusies, viņš visu risināja un netiek galā, viņš saprata, ka tā nevar. Tad uzdarīja vienu citu lietu. Viņi pieņēma lēmumu izpētīt, kas tad ir tie, kādus vadītājus vajag. Nu, cilvēki tādi nopietni. Un tad ļoti interesanti, man nav tās slaidas, es tik ātri neatradīšu, tur tad nodefinēja 8 prasmes vadītājiem vai pamat prasmes vadītājiem. Un kas ir pats interesantākais, tehniskā prasme bija 8. Tas profesionālā prasme bija 8. Mēs parasti viņus pieņemam pēc augšējās, pareizi, sākumā. Un kāpēc? Ja jūs noteikti zinat labus, efektīvus vadītājus, tā kā viņš pāriet citā darbā, viņš ļoti ātri noķer drēbi, iepazīst drēbi. Viņš paņem galvenās lietas ļoti ātri mācās. Bet efektīvs viņš ir tām vadītāju prasmēm. Spēja iesaistīt komandu, spēja, man bišķi bailo vārdu kulčiņus, viņš bišķi pārspīlēt šodien, spēja atbalstīt cilvēkus, spēja ietekmēt lietas un tā tālāk. Un profesionālā prasme ir, bet tādā dziļumā cik vajag, bet tā nav galvenā. Un tās, mēs vairāk runājam par šo jokojos par emocionālu inteliģenci, viņa ir vajadzīga, tā ir tā sajūst, sadzirdēt cilvēkus, saprast viņus. Empātija, jā. Viņi, teiksim, mēs ar ejam treniņā, mēs 5. paradumā pieskaramies pie tā. Jo 5. paradums ļoti interesants ir. Tad vadītāja skatījums, 2 skatījumi, jā. Es skatos apgāzusies problēmu, es ķeros klāt un izdaru. Ir tāds vadītājs skatījums. Es tāpēc es remboju, labi jūtos, es pabroju savu ego, viss notiek un tā tālāk. Vai tad tas ir vadītāja darbs? Kas ir vadītāja izteikt darbs? Man jāpatērē laiks, jāsaprot, kāpēc tie 2 čūčis manēji netika galā. Viņam vajag paklausīties, parunāt, izdarīt un pamainīt tā, lai viņi nākošais tiks galā. Pietiek. Šis ir vislielākais vadītāja moments. Es aizēju atvaļinājumā. Pirmajā dienā neviens nezvan, es tev tā jūtos jocīgi. Otrajā dienā nezvan, man pavisam jocīgi paliek. Ja es beigās neizturu zvanu pats. Kas tā ir pa pazīme? Es esmu šeit. Redzi? Es esmu šeit. Es esmu tas, kurš ir visi problēmas. Ja es vienā dienā neatnāk, saka, Ilmārs paliek vecs. Pusstundu vēlāk atskriet nekā parasti. Pareizi. Līdz ar atbildi ir jā. Atbildi ir jā. Ir jādabū un jāsajūt cilvēki, jāiesaist viņu, jo mēs jau citādi nevaram dabūt vaļā. Cilvēki pie šī skatījuma, kas ir šeit, viņi atdod darbam 30-40% savu kapacitāti. Atcerieties, izpildītāji. Šeit, ka jūs viņu pavērt vaļā, ko tā meitene teica, viņu no rīta vai tramvajā kaucot sarakstās WhatsAppā, kā viņš šodien strādās un ko viņš mainīs. Jūtiet, kā jūs esat kapacitāti pieslēgt. Bet viņi pieslēgšies tāpēc, ka jūs ķējāt viņu pie tā motivācijas iekšēji. Bet ļoti labs jautājums. Tas sākās ar šo, jā, šeit. Un tas nav viegli. Pārtīši noteikti vienīgi. Vēl? Jūs vajag uzsildīt dziļus jautājumus iedot. Vēl? Šaubas. Skatās baigi skaisti. Kaldu? Jā, bet kas ir interesanti? Viņš nav tik liels, ka mums liktos, teiksim, grūtāk, ja kaut kāds koncepts saprot un pārējais, ja tev nav tā skatījuma. Ja ieslēdz šo skatījumu, tas darbs kļūst plašāks. Tas pārdevējs pat īsti vēl nezinu kā, bet kā es viņu pārceļu uz šajien, ka man darbs ir palīdzēt cilvēkiem, viņiem parādās nezinu kaut kurienes, jau kaut kādas prasības. Viņš ir vieglāk. Pirmais jāčekoja šeit. Vadītājiem tas ir grūti, es ieraudzīju problēmu, uzrotīju jau kļūduknis, tad ir jāiesit sev par abiem apstākļiem. Tas ir tas grūtāk. Vai kāda, kas blakus pačeka. Ko mēs parasti darām, arī kopā Mārtiņa projektā mēs izējam šo platformu cauri un pēc tam mēs strādājam kaut kāds 5 vai 6 reizes, mēs tiekamies komandu par kādām 3 stundām un riktīgi ejam cauri šīm lietām. Ņemam keisa situācijas, mēģinam meklēt un tā tālāk. Tāpēc, ka trenē skatījumus mēs neesam pieraduši trenēt. Vakarā bija zvans, viens puisis. Ilmār mamēja sākuši ofisā spēlēt tenisu mazot uz galvu. Viņš traucē visiem pārējiem. Es saku, viņš man stāstu, kā man viņiem palīdzēt, saprast un tā tālāk. Es tāpēc beigāt, kāds ir tavs nolūks. Viņš ir kā šeit. Es aiziešu viņiem un pateikšu, lai viņi beidzot lietas, jo vadības skatās tādā stop, es ar kur iekāpu. Kāds vajadzētu būt pareizi ar nolūkumu ok, kas iesaistas nolūks? Vai tā vadītā loma? Kāds būtu? Man jāpasaka. Ar viņiem viss ir ok. Viņi ir normāli džeki. Viņi vienkārši nav pamanījuši, ka aizrāvušies ar tos tenisa spēli un krīt vadītājiem acīs un vēl kaut ko. Tas nav īstais. Es jūs parunāt, ja vajag puišiem atpūsties, varbūt kāds cits veids, kā to izdarīt. Jūtiet starpību?
Šeit es iedošu padegunu, un es esmu daļu no viņiem aizvēris sev cietu uzticību sabūvēt. Šeit es nostiprinu uzticību. Tāpēc, ka es palīdzu viņiem ieraudzīt lietas, kas nav efektīvas. Pat tās ir tās laušanās katram sevi. Pa nolūku noķert, kad viņš ir neefektīvs. Tikko jums gribās kādu izpļaukāt, tad apturiet un aiziet kādu parunāt. Tas nolūks nav ok. Nu, vēl kādi jautājumi. Citēts mums izstāstījuši stāstu no dzīves par redzi ar iegūst. Vēl kāds jautājums? Varbūt tā pieredze, vai kā piemēram mums 300, virs 300 cilvēku uzņēmums. Kā līdz tam zemākam līmenim, nu ne līmenim, nokļūt, bet pie tā cilvēka, kas montē vienkārši, tur vadības liek iekšā. Kā viņu uztaisīt, jā, šis ir liels panelis, kas būs tur gatavs, kā, bet vai viņam tiešām tas interesē? Mana pieredze no šejienes. Tad, kad šie vadītāji sāk tā uzvesties, viņi sāks tā arī ar darbiniekiem runāt. Viņi pirmkārt šeit sajūt jau savu kopā un cilvēku, ka viņi tā komanda. Pakāpnis, kas iesiet uz leju, bet lejā jārunā to darbinieku tieši kā piemērs Jelgavā, ja? Viens vadītājs ņemās ar savu cilvēku, viņš ir labs noliktavas darbinieks, viņš grib uztaisīt par noliktavas vadītāju. Viņš viņam stāsta, ko viņš no viņa sagaida. Viņš tur vakaros tiekās stundu staigā riņķī noliktavā un tā tālāk un tā projām, bet darbinieks ir noliktavas darbinieka skatījumā. Es tur piekārtoju to, ko priekšnieks prasa, ko viņš nav izdarījis. Viņu jāpārceļ uz šejieni. Parunāsim, kas ir noliktavas vadītājs? Kas ir noliktavas vadītājs darbs? Ko tu no tā varētu mācīties? Ko tu iegūsi, ka tu tāds kļūsi? Kas tev atliekās priekšā, ka tu tas būsi? Kā tu varēsi ietekmēt lietas? Es tev palīdzēju. Pēc tam, kad tas cilvēks saprats, es esmu noliktavas vadītājs, un viņi dara to un izskatās tā un tā tālāk, no viņi sāks nākt darbības ārā, un tad viņš ieraudzīs to pilno bildi. Vai viņam jārunā, jāceļ šeit iekšā un ikdienā jāatgādina. Kā tie jaunieši, kas viņi no nesadarbošanās uz sadarbošanās taisa komandu. Jūs taisa tādu kāfeli, nodefinē, kā izskatās, kad sadarbojās, un kā izskatās, ka nesaka, šitie nosauc ko vienradzi, ja, vienradzi, šitie vienradzi. Tad viņi liek uz tāfeles tāds smaidiņus un saka, paldies Jānim, ka viņš bija komandas dalībnieks, paldies Jānim, ka viņš bija komandas dalībnieks, ko mēs viņu mācījām. Neskaties to, kurš nedara, jo tu piesienies pie tā, kas ir negatīvs un pats tā būs. Meklē to, kurš dara forši. Tad lēnām mēs viņus velkam uz šejieni. Bez kaut kāda brīža viņi visi būs šeit, jo šis ir foršāk. Sajūta ir foršāk. Viņš jābārstīk uz turien. Nu, vēl kāds jautājums? Stāstīšu, piemēram, par sadzīvisko, ja? Gribat? Viņš noder dzīvē. Redzēju maini, ja? To, ko es stāstīju par to, es redzu, ka darbinieks slim, kur es stāstu, piemēram, savu kaimiņu. Es dzīvoju Babīju tādu kleistu ceļu, tad ciematiņu sāc apbūvēt. Tur tāds foršs ciemats, 24 mājas, un ienāk man blakus kaimiņš, kurš ir turīgs, viņš nopircis māju, jo māja prestīža, pareizi. Tas ir prestīža dzīvot mājā. Bet mājā līdz nāk piekape. Tā piekape ir dārs. Viņi pilnīgi pie kājas dārs. Viņi vai tikai mangali izstiet un uzkurināt un kaut ko. Mēs esam sievu tur rokamies pa dārs, ņemamies, tad mūs apsēstījumi. Labākais tās Salaspilī savā laikā bija tā tālāk. Mans stipri veidojas skatījums. Mans kaimiņš ir slings. Balandes tur, uzsnes tur, visu pūš manā dārzā, visu laiku cepot. Man skatījums, kaimiņš ir slings. Reiz. Tikai ar žogu runāju, viņi pat vajadzēja šito valoģi darīt, šito vajadzēja darīt, šito mainīt. Pēc kādu brīži no žoga pazūd valoģi. Tikai ar sievu vajag runāt. Es kaut ko saku sievai, viņi iet, ka Ilmārs teica, ka to jādara, Ilmārs teica, ka to jādara, vienā brīdī pazūd arī sievā. Es tagad tā bija divas sievas, sēžu runāju, nu nav īsti, hei, sāk bojātās attiecības. Šo starpā es nerunāju, kaimiņš vai Ilmārs. Okay. Ko varētu mani darīt? Atcerieties to, redz, dar iegūst aizsūtīt labo laiku no kaimiņu sadarbības pusos, ja? Laikā viņi runā par žogu un tā tālāk, būs kaut kāda rezultāta. Kas mums jāizmēr? Šī ir skatījums kaimiņus, ko mums jāpanāk? Tikt viņu dārzā. Jā,
jāaiziet pēc savas un jāizstiep jārā grils. Nē, tā būs darbība. Jā, ir cienīts. Viņa attieksme pret viņu uzsver. Mēs sēžam ar sievu un tagad runājam. Kurš tad no mums ir dīvaināks? Viņš vai mēs? Mēs esam apsēsti ar dārzu. Mēs esam, cik daudz cilvēku rokās pa dārzu. Savulaik bija baņķies rāvēja dārzā puķis, tas nav pieņemts. Visticamāk, jau tas kaimiņš ir normāls, pareizi. Mēs tādi dīvaini. Ko mēs sākām darīt? Sākam runāt un tikties. Viņš izrādās fantastisks kalnu slēpošanas instruktors, kad braucam uz kalnu. Viņš iemācīja man riktīgi labi savas slēpēm braukt. Mēs uztaisījām tenisa laukumu cīmetā, viņš bija palīdzēja tur zaloši dabūt visu pārējo. Un mēs jau visu normāli. Vienā brīdī viņš man bija kaut kāds gads vai gads pagājis, viņš saka, Ilmār, es toči nezinu, ka tev krīt uz nerviem tas mans darbs, bet es jau esmu nopircis šito tu pļaumašīnu un pārkāpā ar žogu un ar raundapu un nošanu. Nekas jau nenotiks. Kas notika? Mēs ar Franklin komiku valodā runājam, šeit viņš man bija pilotā, man nav ietekmes uz viņu, nekas nemainīsies šeit. Mēs sākam sadarboties. Kāpēc? Tas mums nav mainās skatījums. Viņš ir normāls džeks, tiešām foršs džeks. Mēs visāds necinu kopā darīt. Cik bieži jūs šādi iekrīt? Es varu pastāstīt stāstu par sievas māti, vīra māti. Visiem bērni kā bērni, man tāds trāpījies. Man tāds maz bērns, tik miķīgs. Ko es tenī brīdī redzu, tikko es to skatījos. Es taču visu laiku meklēju tai kaimiņa rīcībā, turpināju manai domāju. Ja es skatos savu mazbērnu, ka viņš niķīgs, es toči neredzēšu, ka viņš niķīgs. Pareizi, atcerieties, šī brīdī bija un nostiprinās. Tā rītīgi nocementējās, tā patīk. Un es neko izmainīt nevaru. Tas atšakarēja dzīvi sev, sievas mātē, visiem pāriem, ģimenēm tā tālāk. Kāpēc? Neprotam, iekāpt šeit. Tā izrādās, ne tā jau nav vadītāja problēma. Bet mūsu paši tā cilvēka problēma. Neviena grāmata 7 paradumi efektīvi cilvēki. Piedodiet, no viņu reklāmu. Ok, kolēģi, vēl kāds jautājums? Es pateikšu, kā mēs tikāmies ar Mārtiņu, tad laikam iesim kafijas pauzē. Mēs drīkstam iet kafijas pauzē? Drīkstam? Vai klaši. Mums ar Mārtiņu interesanti, ka man ir tāds pārdomas par to, ka kaut kas ir arī ar līnu procesiem lietām. Mēs satikāmies ar Mārtiņu rūpnīcā un es viņu uzdevu laikam muļķīgi jautājumu. Saka, Mārtiņu, ko tu tagad rūp? Un Mārtiņš man, es neatceros, kā tu precīzi man pateici, kas ir tavs produkts. Viņš saka, es tā īsti nezinu, ko vajag to ražoju. Tā bija laikam Mārtiņa, jā? Un tā viņš viņu prasa, bet kas tad ir tās tavs biznes? Kas ir tavs biznes? Viņš saka, man tie puiši, kas tur otrā stāvā sēž. Tā komanda, kas spēj no cilvēku idejas uztaisīt aprēķinu, rasējumu, pasūtīt, izdarīt un piegādāt. Nu, viss mainās. Viss lēnām mainās un iet uz to, ka biznesa ir nevis tas, kas ražo, bet tā ir komanda cilvēki, tie, ko mēs esam atvēruši, parūpējušies par viņiem. Sapratuši, kas viņi tādi ir. Atraduši iekšējo motivāciju. Tad mēs varam strādāt. Ok, kolēģi, paldies, ka klausījāties. Cik mēs? 10 minūtes? Es esmu iekonomījis 10 minūtes kafijas pauzē. Tad 45. Paldies, kolēģi!